Labrīt, labdien, labvakar! Mani sauc Inna, un jūs esat manā šūšanas kanālā. Kas es esmu? Vienkārši cilvēks, kas ļoti mīl šūt, kas mīl audumus, šujmašīnas. Jā, tiešām mīlu. Kas ļoti mīl šūt somas, apģērbu, jebko. Jebko es varu uzšūt un arī veiksmīgi apmācu citus, jo man ir ļoti daudz meistarklases gan somu, gan apģērba šūšanā. Priecājos, kad esat manā kanālā. Šeit es mēģināšu dalīties ar visu, ko es zinu, kas man patīk, kas mani interesē, ar jaunu tehniku, ar tehnikas apskatiem, ar šūšanas knifiem, ar visu savu tiešām šūšanas ikdienu. Padalīšos gan ar savas darbnīcas iekārtojumu, varbūt vēl kaut ko. Es noteikti arī gaidīšu jūsu jautājumus, jūsu priekšlikumus, ko jūs vēlētos redzēt šajā kanālā. Jo, manuprāt, latviski īsti neviens par šo šeit nerunā. Un es noteikti būšu, ja ne pirmā, tad viena no, kuras dalīsies šeit tieši latviešu valodā ar dažādiem šūšanas, es nezinu, vai padomiem, bet ar savu šūšanas dzīvi, laikam tā arī jāsaka. Un šoreiz pirmo šo te video es gribu sākt ar ļoti, ļoti jauku un ļoti tādu, vismaz man ļoti patīk izpakošanas video. Ja? Katra jauna tehnika, šūšanas tehnika, man ir kā svētki. Es domāju, ka daudzām no jums tā ir, un jums noteikti būs interesanti paskatīties, ko tad man. Es noteikti arī bieži pārteikšos un kaut ko samulsīšu un apjukšu. Jā, tātad lūdzu piedodiet, jo es tikai mācos. Jā. Runājošā galva nav tāda īsti mana stiprākā puse. Vairāk es esmu pieradusi darīt un rādīt savus darbus, savas rokas. Tāpēc ceru uz sapratni. Jā. Un mēs turpināsim ar vienas ļoti, ļoti skaistas, ļoti jaunas, ļoti neparastas šūšanas tehnikas izpakošanu. Šajā video būs daudz kas interesants. Un mēs sagaidām jaunumus. Lūk, šāda skaistule ieradās pie manis. Bernete B68 limitētā sērija. Uzreiz pastāstīšu, kas ir šī mašīna. Šī mašīna ir coverloks. Tātad overloks un plakans šuvis mašīna 2 vienā. Tātad veram vaļā, skatāmies, kas lācītim vēderā un pētīsim tālāk. Goda vārds dievinu šos momentus. Tā. Un skatāmies. Šīs ir vislielākais manas sajūsmas objekts. Šajā kastē daļēji biju informēta, jo jau redzēju citās valstīs šīs te mašīnas izpakošanu, un redzēju, ka tur iekšā dāvanā ir putekļu sūcējs. Lūk, šīs skaistulis nāk komplektā šai te mašīnai. Un manuprāt, viņš ir dievīgs, es viņu redzēju. Viņš ir ļoti skaists, un es ļoti, ļoti šādu sev gribēju. Tātad šāds te putekļu sūcējs. Mēs viņu izpakosim atsevišķi, tā, lai ir interesantāk. Ja? Tātad likšu maliņā. Un nākamais, kas vēl ir šajā limitētā sērijā kā bonus, ir pēdiņu komplekts. Lūk, redzam kastīti. Mēs tuvāk vēl apskatīsim pēc tam visu, parunāsim arī smalkāk, bet lūk, pēdiņu komplekts ir arī šeit. Parastajam nelimitētās sērijas šai te plakanšuvei, šāda te komplekta līdzi nav. Tā, skatāmies tālāk. Tālāk mums ir galdiņš. Lūk, lielais, skaistais galdiņš. Liekam nost. Vēl es redzu vienu no mīļākajām lietām, jebkurā šujam tehnikā, bez kuras es tiešām,
nemāku strādāt, ir kājas pacēlējs. Tātad pēdiņu ar roku celt nevajadzēs. Tikai ar kāju, kas ir nenormāli ērti. Tās, kas to pamēģināja, noteikti piekritīs, jā? Ka šīs ir viens fantastisks pielikums šuju mašīnām un overlockiem. Jā? Tālāk, ko mēs redzam tālāk? Pedālis. Mums ir pedālis. Mums ir kastīte gružiem. Jā, tātad, ja tas ir overlocks, tad kastīte gružiem noteikti ir vajadzīga. Nākamais mums ir. Mums ir vēl papildus galdiņi. Par to parunāsim tālāk. Jā. Tad es vienkārši ņemšu visu ārā. Mums ir piederumu kastīte. Lūk. Tātad piederumu kastīte. Mums ir spolīšu turētāji. Mums ir diegu turētājs. Tā. Lūk. Un instrukcija. Kāds skaistulis. Un ļoti smags skaistulis. Viņš ir tiešām smags. Un tas ir liels plus šujam tehnikai. Tā. Nu vai nav skaistulis? Mašīna ir jauna. Man tāda nav bijusi. Man ir bijusi savādāka, ja tāpēc viss man būs pilnīgi jauns un interesants. Ceru, ka jums arī. Tā, tagad mēs apskatīsim, kas īsti klāt nāk šai mašīnai, kāda viņa izskatās. Lūk, viņa ir citā krāsā. Viņa vairs nav balta, ja? Kas šai mašīnai ir visforšākais? Diegus ievērt pašām vairāk nevajadzēs. Ja? Šai mašīnai, visu laiku gribu saukt par šuju mašīnu, es atvainojos. Šai mašīnai visi diegi ieverās ar gaisa palīdzību. Ja? Tātad cauri visām šīm te briesmīgajām ejām, no kurām mēs parasti ļoti baidamies, vairs pašām nekas nebūs jāiever. Viss notiks ar gaisu. To mēs tālāk arī apskatīsim, kad ieslēgsim mašīnu, ja? Un parunāsim smalkāk. Tā, lūk, nu pašlaik viņa ir kā overlocks, ja? Un overlockam mums ir šī te skaistā kastīte atgriezumiem, diegiem un audumam, ja? Lūk, skaisti man tā patīk tā krāsa. Tātad kastīte. Tālāk, kas mums vēl ir? Nu, pedālis, tas laikam tāds īpaši jauns vairs nekas nav. Nu, tā, likšu maliņā te visu. Tā, kas mums vēl ir? Nu, diega turētāji. Tos mēs mazliet vēlāk. Mums nāk klāt vēl šī te diega turētāju ierīce, ja? Kuru mēs tūlīt mēģināsim arī piestiprināt. Labi, diega turētāju atstāsim nedaudz vēlākam brīdim, kad es pārlikšu kameru un no cita rakursa mazliet pafilmēsim, ja? Tā, kas vēl šeit ir tik forši? Mums ir baigi foršais galdiņš. Ļoti liels. Tā. Lūk. Galdiņš, ar kuru noteikti ir daudz ērtāk strādāt. Ja? Vēl šeit nāk klāt divi papildus galdiņi, tad, kad mašīna pārslēdz uz plakanšuvi. To mēs arī noteikti izpētīsim procesā, kad mēs to mašīnu ieslēgsim. Ja? Un tālāk mans mīļākais priekšmets noteikti ir šīs te kājas pacēlājs, kuru es vienkārši dievinu, jo tas jums atbrīvo rokas pilnībā un jums vairāk nevajag ar rokām meklēt, kur un kā pacelt pēdiņu, ja jums jāgroza audums, bet tikai ar kājas palīdzību jūs pacelsiet un nolaidīsiet pēdiņu. Tas ir vienkārši absolūti fantastiski un tikai dēļ tā vien es varu nopirkt jebkuru šuju mašīnu. Lūk, tātad kājas pacēlājs. Tālāk, nu, piederumu kastīti arī mēs izpētīsim vēlāk, ja šeit ir dažādi instrumenti, kas palīdz, kas noder tā laikam pareizāk. Un tā, kas mums te vēl tāds svarīgs? Jā, mēs vēl parunāsim par diega turētāju, kā viņu piestiprināt. Tā, un ja galdiņu mēs noņemam, es arī vēl gribu parādīt, kas viņam ir labs. Piemēram, šujot
šaurākas detaļas, ja mēs varam noņemt šo te nost. To es arī visu jau noskatījos pie citiem, pie citiem blogeriem, kuri izpakoja šīs te mašīnas, tā kā mazliet jau es zinu, kas te ir. Lūk. Un, nu, parunāsim par bonusiem, varbūt, kas nāk klāt šai mašīnai, kas man liekas nežēlīgi, godīgi teikšu, nežēlīgi forši. Tātad, piederumu komplekts. Nu, un kas ir piederumu komplekts? Šeit ir noteikti pēdiņas, kuras parasti nāk atsevišķi, kuras ir jāpērk atsevišķi. Ja? Tā, šeit ir tādas jaukas dāvanas. Šeit ir laikam instrukcija, jā, ar to, kam kura pēdiņa ir domāta. Un šeit ir pēdiņu komplekts. Ja? Arī par pēdiņām mēs izpētīsim vēlāk, kas kuram, kurai vīlītei ir vajadzīgs. Ja? Tā, nu, ļoti skaisti. Tā, un tā. Nu, mums paliek uzlikt antenu un ieslēgt, izpakot un ieslēgt putekļu sūcēju. Tā, nu, pieliksim arī uzreiz diegu turētājus, lai mēs redzam, kā tas viss izskatās. Jā, tā. Lūk, šādi. Nu, un šeit būs diegi, tad, kad mēs šūsim. Tā, un tagad putekļu sūcējs. Pateikšu godīgi, šo mirkli es gaidīju visvairāk, jo, nu, cik bieži ir klāta šujam tehnikai speciāli putekļu sūcēji, ar kuriem var savākt diegus, grūžus un visu pārējo. Nu, ja godīgi, ļoti satraucošs moments. Tā. Nu, taisam vaļā. Tā. Labi, nazi liekam tālāk drošībai. Un skatāmies. Man pilnīgi žēl taisīt vaļā, ja godīgi. Šīs moments ir tik, nu, tāds. Tā. Kaut ko vajag palīgā šim te pasākumam. Jā. Piedodiet, ja es nedaudz čamājos. Bet ļoti negribās plēst kasti. Tā. Nu ko? Ak, Dievs, cik viņš maziņš. Nē, nu šī krāsa ir vienkārši nes jumtu nost. Ak, Dievs, cik skaisti. Kā var putekļu sūcējs būt tik skaists? Tā, kas mums te vēl piederumi? Tūlīt mēs paskatīsimies. Tā. Man liekas, ka šim putekļu sūcējam pilnīgi vajadzēja atsevišķu izpakošanas video, cik viņš ir skaists. Tā, ko mēs te redzam? Putekļu sūcējs ir uzgaļi tik maziņi. Nu, tieši šajā mašīnā. Ak, Dievs, cik maziņi. Es pirmo reizi redzu tik mazus uzgalīšus. Tā. Un tā. Es esmu tas, kas instrukcijas lasa. Nevienmēr līdz galam, bet sākumu noteikti. Tā. Lādētājs mums ir. Es ceru, ka viņš ir uzlādēts, lai mēs varam vismaz pamēģināt. Tā, viņam ir laikam, jā, komplektā vēl viens filtrs. Tā. Nu tā, meklējam, kur viņu ieslēgt. Iet. Nu, es noteikti veltīšu laiku vēl šim, lai izprastu viņu kārtīgi. Nu, pagaidām es sapratu tik daudz, jā. Tehnika un blondīne. Jā. Un, nu, cik es noprotu, šie te uzgalīši nāk virsū. Tā, otrādi laikam. Nu, šeit, meitenes, man vēl noteikti ir jāpasēž un jāpapēta.
Tā, kaut ko es jau sapratu. Jā. Viņš paliek ar vien jaudīgāks, kad pastrādā. Vēl es noteikti pētīšu un skatīšos, kas te īsti notiek, jo pagaidām es nezinu, bet to, ka viņš ir skaists, tas noteikti ir 100% ļoti, ļoti skaists, tiešām skaists. Man ļoti patīk. Es redzēju, kad viņam rotē augšpusē, un man bija ļoti interesanti šo te saprast, un es laikam sapratu, jā, tā tad vēl var dabūt šādā pozīcijā viņu, kur viņš būs, piemēram, šāds, jā, nevis taisns, bet šāds. Nu, tāds skaistulis, godīgi. Tā, labi, liekam atpakaļ. Nu, uzgaļi. Te jau visu laikam skaidrs, bet to, ka viņš ir tāds skaistulis, es tiešām negaidīju. Viņš vienkārši fantastiski izskatās kopā ar šo te mašīnu, un man liekas, ka tas ir ļoti skaists bonus. Man ļoti patīk tādi bonusi pie šujam tehnikas. Tā, kas tad mums vēl te palika? Ko es vēl varētu parādīt šajā pirmajā izpakošanas video? Paskatīsimies. Laikam mums pirmajai reizei pietiks iespaidu. Gatavošu jums video nākamo, kurā mēs jau to mašīnu ieslēgsim, pamēģināsim, izbaudīsim, notestēsim, novērtēsim, ja? Un sapratīsim, kas tad viņai ir tik labs. Man liekas, ka būs daudz pārsteigumu. Tā, vēl es laikam nepateicu, šeit arī nāk iekšpusē, kas arī ir ļoti ērti, nav jāmeklē pa kastītēm un citur, ja, nāk klāt šādi te nodalījumi ar visādiem palīgi instrumentiem, ja, lai ir ērtāk strādāt. Lūk. Tā ir, es redzu visu manu mīļāko pinceti. Bernina pincetes ir pašas labākās. Es noteikti no sirds iesaku. Viņu forma ir ērtākais, ko es esmu līdz šim mēģinājusi, bet es šuju jau vai tik sen kā dinozauri. Godīgi. Un šīs tiešām ir ērtākais, kas ir bijis. Tieši šīs te pincetes forma ir vienkārši pati labākā. To es godīgi jums saku, jo citas vairs negribās nemaz izmantot, jo šī ir pati ērtākā. Tā, lūk, izskatās tāds diezgan baisi, jā, sākumā viss, bet, cik es zinu, tur tiešām viss ir vienkārši, jo visa diega ievēršana praktiski ir ar pogas spiedienu vienu, jā, ar gaisu, to mēs slēgsim nākamajā reizē, lai visi kopā mēs visu notestējam un paskatāmies, lai nesanāk pārāk garš video. Lūk, manuprāt, mašīna ir vienkārši dievīgi skaista. Tātad atgādināšu, limitētās sērijas nozīmē to, ka šādas te krāsas mašīnas un šādā komplektācijā būs ierobežots skaits. Tad, kad viņas izpirks, viņas vairāk nebūs. Un jums būs jūsu unikālā skaistā mašīna, ja, kas atšķirsies no citām. Standarta mašīna ir viscaur balta, bez papildus bonusiem kā šai, tā kā, manuprāt, ir ļoti forši. Tā, laikam šoreiz mums pirmajai reizei pietiks, un, jā, gaidīsim nākamo video un mēģināsim kopā arī šūt. Tā, pirmais video tuvojas beigām. Mēs kopā izpakojam šo skaistuli, un nākamajos video mēs noteikti pamēģināsim gan savērt diegus, gan šūt kopā, un sapratīsim, kas tad tas ir par zvēru. Paldies jums liels, kad esat ar mani. Paldies liels, ka pierakstaties manam kanālam. Paldies liels par jūsu īkšķīšiem. No sirds milzīgs paldies. Ļoti gaidīšu jūsu jautājumus un priekšlikumus manam kanālam. Un gribu pateikt paldies lielu paldies savam dēlam par atbalstu un ticību, kad es varu. Es ceru, ka es viņu nepievilšu. Paldies tev! Un tiekamies nākamajos video. Atā!